Labdien! Prieks jūs redzēt, prieks redzēt pazīstams sejas. Ar to es vienmēr iesāku, jo tiešām tehnoloģija mācību jomas skolotāji satiekās regulāri, un man prieks, ka mēs aizvien varam veidot stiprākas kopienas un mācīties viens no otra. Man ir tikai 10 minūtes, neaizraušos stāstīt par sevi, bet es pati pārstāvu Rīgas Tehniskās Universitātes struktūra vienību Rīgas biznesa skolu, un arī pirms vairākiem gadiem izveidoju programmēšanas skolu Learn IT. Tad šīs prezentācijas mērķis ir vairāk jūs iepazīstināt ar vienu mācību resursu, kuru izmantot, lai stāstītu skolēniem par mākslīgo intelektu. Pirms mēs ejam par galvenajiem izaicinājumiem, tad viens ir pēdējos, 2 gadus mēs diezgan daudz runājam par ģeneratīvo mākslīgo intelektu, bet patiesībā mākslīgais intelekts ir bijis ikdienā un jau vairākus gadus līdz ar mums. Un, ja mēs skatāmies uz šīm vietnēm, tad gan YouTube izmanto mākslīgo intelektu, lai pielāgotu saturu atbilstoši tam, ko mēs patērējam. Arī tāpat dara Google ar vaicājumiem, tāpat arī tie, kur izmanto Instagram filtri, lai identificē mūsu vaipstus un pielāgo filtrus, kā arī iespējams kāds no jums ir izmantojis virtuālo asistentu Aleksu, kas arī izmanto mākslīgo intelektu, lai tātad sniegtu mums nepieciešamās atbildes un arī uzlabotu atbildes balstoties uz mūsu vajadzībām un ieradumiem. Jā, mēs tieši ar kolēģiem runājam par to, ka īstenībā tā statistika ir diezgan maz, bet, manuprāt, es arī esmu atradusi tādus aktuālos datus. Viens nesen iznācis pētījums no McKinsey liecina par to, ka līdz 2030. gadam līdz pat 30% no mūsu darba stundām varētu tikt automatizēts, pateicoties ģeneratīvam mākslīgam intelektam, kas nozīmē, patiesībā, ka mums ir jāiet līdz laikam, jāmācās tehnoloģijas, un ja mēs to nedarīsim, tad principā kāds būs konkurētspējīgāks nekā mēs. Tad te gan nav pielikta atsauce, bet šis ir no vienas konferences, kur ieradās datorzinātņu skolotājs Latvijā, kurš stāstīja par pētījumiem, kur, es domāju, to mēs arī redzam ikdienā, kad ne tikai skolēni, bet arī pieaugušie mēs izmantojam mākslīgo intelektu, taču nevienmēr mēs varam dabūt to rezultātu, kādu mēs vēlamies, un cik mums patiesībā prasa laiks, lai mēs rakstītu pareizās uzvednes un beigās aizvērot ChatGPT būtu priecīgi par to rezultātu, ko mēs esam dabūjuši. Un kas man liekas pavisam interesanti, un es tiešām aicinu jums katram paskatīties, nesen ir iznācis Samsung pētījums, kur arī parāda par to, ka paši jaunieši izmanto mākslīgo intelektu. Gandrīz puse no jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem izmanto mākslīgo intelektu, lai risinātu uzdevumus. Un kas man likās vēl interesanti par to, ka mums jaunieši ir patiesībā ļoti gatavi apgūt mākslīgo intelektu, un to parāda arī šī aptauja, kad skolēni uzskata, ka šīs prasmes būtu jāapgūst skolā, un daļa no tiem vēlās, lai šo pasniegtu kā atsevišķu priekšmetu vai arī to mācītu datorikā vai programmēšanā. Un es domāju, ka aktualitāte ir, un mēs visi saprotam, ka mums ir jāiet līdzi laikam, un to arī redz starptautiski partneri, starptautiskas universitātes, un šeit ir viens tiešām, manuprāt, kvalitatīvs mācību resurss, kas ir izstrādāts Massachusetts Tehnoloģiju institūtā. Saucās Mākslīgā intelekta diena. Tā nav viena diena, kad ir šie uzdevumi jāīsteno, tas var būt visu caur gadu. Tēmas ir par mākslīgo intelektu tiešām no pašiem pamatiem. Tā ietekme uz sabiedrību un arī tādi praktiski pielietojumi, kā izmantot mākslīgo intelektu reālajā dzīvē. Piemērots bērniem un jauniešiem vecumā no 5 līdz 18 gadiem. Iepazīstot šos mācību materiālus, var teikt, ka vairāk paredzēts sākumskolai un pamatskolai, kas, manuprāt, atvieglo tiešām
darbu, ir tas, ka ir pieejams prezentācijas skolotājiem, ko uzreiz var rādīt skolēniem, ir paskaidrojošs video skolotājiem. Tāpat arī ļoti, manuprāt, labi strukturizēta, detalizēta nodarbību plāna pedagogiem, kā arī izmantoto resursu apkopojums. Un, manuprāt, kas ir arī ļoti būtiski, ka šie mācību materiāli ir pieejami bez maksas. Un tie ir pieejami ar brīvpieejas licenci. Un, jā, jūs varat iepazīties tuvāk ar šiem mācību materiāliem mājaslapā dayofai.org. Te mazliet tāds tēmu sadalījums. Viņi paši ir sadalījuši 3 daļās. Viens, kas ir pamati, kuras arī jums nedaudz arī izstāstīšu par vienu no nodarbībām, kas, manuprāt, šķiet ļoti vērtīga. Par to, kas ir mākslīgais intelekts, kā tehnoloģijas iegūst intelektu un kā mākslīgais intelekts rada. Tad, manuprāt, ir ļoti arī vērtīga prezentācija ChatGPT skolās, kur tiešām pa slaidiem tika parādīts, kādā veidā ChatGPT strādā. Jo viens ir iedot tehnoloģiju un izmantot savu darbu optimizēšanā, bet otrs paskatīties, kas šai tehnoloģijai ir otrā pusē. Tad arī 3. bloks, kur jau tāda padziļinātāks ieskats vispār kopumā, kā jau radīt ar mākslīgo intelektu un kas man paši uzrunāja, varbūt par ko mēs tik daudz nerunājam Latvijā, ir par to, kādas ir karjeras iespējas tieši šajā jomā, tādā veidā jau agrā vecumā iepazīstinot jauniešus ar viņu potenciālajām nākotnes iespējām darba tirgū. Tad man ir tādi 2 piemēri. Nevaru parādīt visu nodarbību, jums būs arī interesants darbnīcas, bet, manuprāt, tāds labs ieskats, par ko ir šie materiāli. Tad pirmā prezentācija ir par to, kas ir mākslīgais intelekts. Un tad, kad es redzēju pirmo reizi šo ietveru, man tiešām tas uzrunāja par to, kā runāt ar skolēniem par mākslīgo intelektu. Un pēc tam interesanti, kad iepazīstot tuvāk šo ietvaru, pēc tam arī lasot dažādas grāmatas, ko man iedeva konferencēs, es redzēju, ka vairākās publikācijās uz šo ietveru atsaucās. Tas nozīmē, ka ne tikai Amerikā, bet arī visā pasaulē tas tiek izmantots un to redz par vērtību. Un paskatoties detalizētāk, kā mēs varam runāt ar skolēniem, tad pirmais ir, mums jāsaprot, ka kopumā datori tehnoloģijas uztver apkārtējo vidi. Tātad ir šie sensori, kas uztver, vai tas ir cilvēks, vai tā ir gaisma. Tad nākamais, vai mēs varētu pateikt, vai tas ir mākslīgais intelekts, tas spēj spriest un plānot uz priekšu. Trešais, arī ļoti būtisks aspekts ir par mācīšanos, kas atšķir no citām programmatūrām, kas tikai izpilda programmas, kad mākslīgais intelekts spēj mācīties no datiem un uzlabot to rezultātu, kādu mēs saņemam. Un tas, ko mēs, es domāju, tikai pēdējos gadus redzam, kad pateicoties mākslīgajam intelektam, mēs redzam, ka mēs dabiskāk varam iedarboties ar tehnoloģijām. To mēs redzam ar pašbraucošiem auto, to pašu virtuālo asistentu, dažādiem robotiem. Mēs redzam, ka šī komunikācija ir dabiskāka. Protams, ka tur, manuprāt, ir daudz, kur vēl strādāt un uzlabot, jo, man liekas, arī no savas pieredzes, līdz ko es zinu, kad pretī atbild robots, es to neuztveru tik nopietni, ja man pretī būtu skolotājs. Un 5. manuprāt, arī ļoti, ļoti būtisks aspekts, par ko tiešām ir jādomā. Un man patika Mārtiņš, kā pateica, ka šis viss ir jauns, arī man ir jauns. Bet, manuprāt, ko lūdzu? Mums ir jārunā, es domāju, kāds grib pateikt 5. punktu. Mums ir jārunā par to, kā mākslīgais intelekts ietekmē sabiedrību. Un var ietekmēt gan pozitīvi, gan negatīvi. Šajā gadījumā varbūt pazuda prezentācija mūsu tiešsaistes klausītājiem, bet kad šīs ir tās 5 lielās idejas. Un varbūt arī nedaudz bērnišķīgi, bet, manuprāt, arī ļoti labs uzdevums, kā mēs varam runāt ar skolēniem par to, vai šis ir mākslīgais intelekts vai nav.
tad ir 5 šie kontroli jautājumi, balstoties uz ietveru, ko es rādīju iepriekšējā slaidā. Un tad jauniešiem bērniem ir jāpasaka, vai attiecīgi tur sejas filtrs, suns, robots, kas interaktē ar cilvēku, ir mākslīgais intelekts vai nav. Un tad mēs arī redzam šeit atšķirību, ka, piemēram, tosteris nekādā veidā nespēs veidot pats savus plānus konkrēti šis vai automātiskās durvis kādā brīdī nekļūs gudrāks, tās tikai izpildīs noteiktu programmu. Savukārt robots, sejas filtrs un virtuālais asistents laika gaitā var mācīties, miedarbojās ar cilvēkiem un attiecīgi pats pieņem lēmumus. Vēl viens ir dažādi piemēri. Šis ir otrais, kas man pašu uzrunāja, ko es arī konferencē vienā darbnīcā piedalījos, un viņš šo arī rādīja. Kā mēs domājam par to, kā notiek mašīnu mācīšanās, ka mums ir konkrēti, te vajadzēja būt video, bet tas nekas, te zīmētu kaķi, ka mums ir datu kopums, tad mums ir mācīšanās algoritms, pēc kura mēs trenējam, tad kāds tad ir kaķis. Mēs visi zinām, ka kaķi, ja mēs tagad visi zīmētu, katrs visticamāk uzzīmētu citādāk. Un tad, kad šis modelis ir uztrenēts pēc noteiktām iezīmēm, tad attiecīgi ievedot un zīmējot kaķi, mums parādīsies, ka tas ir kaķis. Ir tāda vienkārša programmiņa, iespējams, ko daudz no jums jau ir izmantojuši Google Draw, kur šis princips ļoti labi tiek atspoguļots, līdz ko tiek zīmēts kāds objekts, mākslīgais intelekts min, kas ir uzzīmēts. Un to, ko es pirms tam nezināju, ir dažādas šīs te platformas, kur pats var trenēt mākslīgā intelekta moduļus. Viens no tiem ir Teachable Machines. Konkrēti tas uzdevums, ar kuru es saskāros, mūsu uzdevums bija izveidot tādu programmiņu, kur attiecīgi tad identificēts, vai cilvēks ir priecīgs, bēdīgs, dusmīgs. Un tad attiecīgi mēs salikām šos te attēlus, un tad testējām savu programmu, vai tā strādā. Bet, manuprāt, arī pa soļiem ļoti viegli saprotam parādīts, kad ir vajadzīga datu kopa. Pēc tam mēs redzam, jo mazāk dati, jo nekorektāks rezultāts. Un iespējams arī, ja, piemēram, mēs trenējam tikai uz sevi, tad cits cilvēks testējot šo modeli, tad rezultāts nebūs objektīvs. Konkrēti šajā prezentācijā bija par akmens šķērs papīrītes arī visiem zināma spēle, kuru ar skolēniem var izspēlēt. Attiecīgi arī nav jāfotografē savu seja, kas ir labi šai lietotnei, ka dati netiek saglabāti, līdz ko jūs izejat no šīs programmas, tad dati tiek dzēsti, bet jūs varat lejupielādēt savā datorā. Tie ir 2 piemēri, un tad arī daži ieteikumi skolotājiem un vispār kopumā domājot par to, kā runāt ar bērniem, ko iesaka eksperti. Viens, kad izmantojam skolēniem vieglas, saprotamas mākslīgā intelekta demonstrācijas un mēģinam viņiem palīdzēt saprast, ka tā nav nekāda melnā kaste vai maģija. Palīdzam skolēniem izprast, līdzīgi kā jums es caur nodarbībām rādīju pa soļiem, kādā veidā tiek trenēti šie mākslīgā intelekta modeļi. Palīdzam skolēniem veidot šos te izpratni par to, kas notiek tad, kad mēs izmantojam mākslīgā intelekta risinājumus. Un tad tas trešais, ka veidojam pozitīvu, atbalstošu vidi, kur iedrošinam skolēnus eksperimentēt un izstrādāt pašiem savus mākslīgo intelektu risinājumus. Paldies!